Trokšņotāji. Trokšņotāji parasti mēģina vai nu pievērst sev uzmanību, vai nu novērst uzmanību no pašreiz notiekošā. Protams, var arī gadīties tā, ka viņi kaut kā cenšas sevi iespraust situācijā, kas jau ir daudzu citu uzmanību kaut kā aizgrābusi. No sākuma var likties, ka tas ir dēļ viņa pārliecības, bet reāli tas ir no iekšējas nedrošības. Jo varbūt viņš jūtās kaut kādā veidā nepašpietiekoši. Vai arī reāli tā ir, ka viņam nav nekādu personīgo sasniegumu, un tagad viņš cenšas tikt pie vismaz kaut kādas uzmanības ar bērnišķīgiem izgājieniem. Vai nu viņš ļoti skaļi uzvedās, vai nu kaut kādā veidā cenšas sevi uzbāzt citiem, vai nu kaut vai tikai apsaukājās un tā tālāk. Kā piemēru varētu minēt, pieņemsim puisi, kurš ballītē kaut kā cenšas sev pievērst uzmanību. Jā. Es uzkāpu uz skatuves, jo gribēju pateikt, ka šitā grupā ir viskrūtākie čaļi, un šī ir vispār krūtākā ballītē. Jā, šitais vispār ir mans 16. aliņš, un redzu, kur apsardze jau nāk piepisties kaut ko. Bet jūs meičuki šeit esat visseksīgākie. Jā, kaut kā tā. Tikai nav saprotams, kādā veidā puisis iztēlojas, ka viņa komentāri var kaut kādā veidā papildināt grupas sasniegumu. Jā, varbūt kāda meitene netiks spoža, kā piemēram, kas katru nedēļu nāk uz šo klubu un toaletē atsūkā katram puisim, kas viņai izmaksā aliņu. Jā, viņas uzmanība noteikti gan jau būs pievērsta.